Ir atkal piekdiena, Kristaps Petersons, Kaspars Pēcnieks jūs sveic kārtējā KP kvadrātā investīcijas. Mēs runājam šeit par ieguldījumiem un ieguldīšanas dažādām stratēģijām, runājam par investoriem svarīgiem jautājumiem, un man ir ļoti liels prieks, ka tiem no jums, kuri skatās šo un klausās, esat aktīvi komentējuši, uzdevuši jautājumus, un mēs cik vien, protams, ar Kasparu varam arī uz šiem visiem jautājumiem reaģējam. Čau, Kaspar! Čau, Kristap. Es jūtu, ka tavā pusē diezgan liels karstums ir, vai ne? Vismaz tā no ekrāna staro pilnīgi. ir tā, jā. Siltumu nežēlo, jā. Siltums nāk pamatīgs. Bet Super. kā jau vasarai pienāks? Kā vasarai pienāks? Ļoti labi. Un saki man lūdzu, vai Air Baltica vēl uz tavu pusi lido vai vairs jau nelido? Kā ir? Lido. Necelsim šeit tādu, jā. Es jau tikai jautāju, jā. bet, Jā. Nu, ko tu bet saki jā, par šīm ziņām, kas ir bijušas tagad pa nedēļu tieši par Air Baltica? Iedot tādu savu skatījumu, jo mēs tieši, man liekas, kad ir kaut kādas tādas skaļākas ziņas par šo avio kompāniju, tad, protams, mēs painteresējamies. Nu, Tagad īstenībā ir tā, ka tagad beidzot ir par ko runāt. Jo tagad jau ir tādas reālas kaut kādas aprises. Iepriekš, tad, kad bija šie aicinājumi uz obligacionāru sapulci, ja tur pirmajā obligacionāru sapulcē dienas kārtības jautājumos vienkārši ir balsojums par procentu maksājumu kapitalizēšanu un par vēl tādu prasību, lai nebūtu jāuztur attiecīgais līdzekļu daudzums kontā. Un tas visticamāk otrajā balsojumā arī tiks nobalsots, kas būs 17. augustā. Un tad šobrīd mēs esam ieraudzījuši aprises, pats uzņēmums ir nopublicējis plānus, un vēl šādi tādi komentāri kaut kur ir sniegti par to, kāds tad varētu būt jaunais biznesa plāns. Un man gribētos teikt, ka te ir ļoti nozīmīgas lietas ieraugāmas. Tiešām mēs pirms ētera arī apspriedām, ko šis īsti mums nozīmē kā no investoriem. Varbūt kā privātiem investoriem, ja vien mēs netaisamies ieguldīt Air Baltica obligācijās, vai mēs to jau neesam darījuši iepriekš, tad varbūt tā tiešā ietekme ir neliela, bet tomēr tas, manuprāt, ir tik nozīmīgs notikums arī valsts līmenī, ka par to ir mazliet jāparunā un jāparunā arī par to, kas tur tajā plānā ir ierakstīts. Tad pirmkārt, manuprāt, tā interesantā sadaļa ir tas, ka tur ir priekšlikumi, kā risināt pašu kapitāla jautājumu. Atceries, mēs ar tevi iepriekš arī runājām to, ka lielā problēma ir negatīvais pašu kapitāls. Negatīvs pašu kapitāls, tas nozīmē, ka tu esi ļoti riskants aizdevējiem, jo vienkārši runājot, ja tagad rītdien aiztaisa durvis un izpārdod to, kas uzņēmumam pieder, tad visiem nepietiek. Ja? Un tu kā aizdevējs negribi kāpt šādā situācijā iekšā, ja vien par to nav pretī ļoti liela atlīdzība piedāvāta. Un tāpēc toreiz šī procentu likuma obligācijām tāda arī bija. Šodien uz šo brīdi, starp citu, jāpasaka arī mūsu skatītājiem, klausītājiem, ka šoreiz mēs ierakstām trešdienā, 12. augustā, lai mums būtu precīzi dati redzami jums un saprast, no kāda konteksta mēs runājam. Tad uz šo brīdi, kad es skatos, tad obligācijas cena ir 24,5 obligācijai. Atceramies, tad sākumā tā bija 100. Tātad 75%, tas vēl nav, kā saka, kamēr nav piefiksēts, tikmēr nav zaudējums. Ja? Bet ir cenas kritums. Jā, protams, pa vidu ir saņemti arī daži labi kupona maksājumi, bet kopumā šīs kritums ir liels. Un viņš īstenībā jau labu laiku ar pie šajās cenās, kas bija 30, 35 iepriekš, vai 40, tas arī atspoguļo tomēr to investoru noskaņojumu, to, ka visticamāk būs kaut kādas lielas, tas gluži nav default, tad tādā ziņā to, ka tur neko nevarēs atgūt. Ja būtu tādas bažas, tad tā obligācijas cena būtu 5 varbūt, vai pat mazāk. Bet skaidrs, ka tur būs lielas pārmaiņas, varbūt kaut kādas restruktūrizācijas. Tas, ko mēs esam izdzirdējuši šajās dienās, ir tas, ka kaut kādā brīdī tiks piedāvāts daļu no obligācijas šīs summas konvertēt akciju kapitālā. Tas nozīmē to, ka vienkārši runājot, jā, protams, tiem, kuriem pieder obligācijas, tur būs nepieciešami balsojumi, piekrišanas un vēl kaut kāds process būs garš. Bet pieņemsim, ka tas viss notiek. Tad kāds ir sausais atlikums? Sausais atlikums ir tāds, ka daļa no šīs obligāciju pamatsummas konvertējas uz akcijām un uzņēmums samazinās saistības. Un tajā pašā laikā, es nezinu, cik ļoti pieaug vai kā, bet ir vairāk šis pašu kapitāls. Ar to tā jau mazliet tā situācija uzlabojas. Tālāk mēs dzirdējām arī vienu būtisku punktu, ka tiek plānots piesaistīt, ja man atmiņa neviļ,
Tie bija rakstīts 100 miljoni, jā, 100 kapitāls. miljonu, 100 miljonu pirmajā, bet vispār kopumā 225 miljonu Jā, programma tā ir, kas ir, bet 100 miljoni ir vajadzīgi drīz, tūlīt. jā, jauns pašu kapitāls. Tā tad varam visticamāk pieņemt, ka šī būs tā summa, kas tiks meklēta arī no valsts, un tā skaitā arī no privātajiem investoriem. Gala rezultātā varbūt arī šāda summa varētu būt kaut kāda tāda, ka privātajiem pa 75 pārdod atlikušās daļas, un valsts patur 25%. Kaut kā tā rupji rēķinot. Ja? Un tādā ziņā to, ka iegulda papildus, ja, un tad tur valstī paliek tie 25,1 vai plus viena akcija, kas ir likts kā uzstādījums, bet arī tas nav garantēts. Vēl jāskatās, mēs nezinām, kādas ir sarunas, ko viņi ir jau tālāk runājuši ar kādiem investoriem, ko viņi ir gatavi pretī, vai viņi ir gatavi šādiem nosacījumiem ieguldīt. Un Pirmkārt, man tev uzreiz ir jautājums, kamēr tu vēl, ja tu būtu šādā situācijā un tev piedāvātu iet daļā, teiksim, kāds būtu vispār tas tavs skatījums, jo atcerēsimies ar kādu motivāciju visticamāk šie investori nāca obligāciju laidienā iekšā. Kas būtu tava reakcija? Kā tu šo uztvertu, ja tev piedāvātu apmainīt tagad pret equity? Droši vien, ka jautājums ir tāds, ja man šīs obligācijas piederētu un man piedāvātu viņas mainīt, tad lielais jautājums ir tāds, vai es gribu paturēt to iespēju, ka es vismaz daļu atgūšu un šos 20 vai 30 vai cik procenti paliks no obligācijām kā obligācija, es to atgūšu, un tad man paliek kapitālā daļas, kuras potenciāli kādreiz varētu kaut cik pieaugt, un kaut kādā veidā viņas mēģināt dabūt atpakaļ. Bet otrs variants ir, ja mēs skatāmies kaut kādus sliktākos scenārijus un taisam par mazliet uzņēmumu maksāt nespēju vai kaut kādus tādus procesus, diezgan bēdīgi. Tur riskēt arī var palikt, obligācijā var arī palikt bez nekā. Es nesaku, ka tā būs, es nezinu precīzus skaitļus un nezinu, kā tur precīzi, kas kurā vietā noliekas, bet tā var gadīties. Līdz ar to es domāju, ka ir motivācija obligacionāriem piekrist. Savukārt, ja es būtu investors, kas nāk no malas, pieņemsim, ka es arī esmu kaut kāds liels investors, kurš ierauga šo iespēju ieguldīt uzņēmumā ar salīdzinoši nelielu ieguldījumu, teiksim, uztaisīt avio kompāniju ar tīklu, ar visu tur zināšanām, visu pārējo, tas noteikti nemaksā tik, cik tie 75 vai pat 100 miljoni, tas maksā daudz vairāk. Un par to, ka tāpatās ir šīs lidmašīnas. Un pieņemot, ka tev kā šeit investoru grupai būs iespēja, piemēram, refinansēt citas, piemēram, arī saistības lētāk, var sanākt tā, ka tikai veicot šos soļus, tā kā viņi saka savā šajā biznesa plānā, ka viņi saredz to, ka varētu nonākt līdz 45 miljonu peļņai kaut kādā brīdī. Un tas pat varētu būt salīdzinoši ātri iespējams, ja vari pārfinansēt, tad ir sakārtots pašu kapitāls, un, pieņemsim, ir aizmugurē spēcīga māte ar piemēram, labu kredītreitingu. Uzreiz mēs varam finansēšanas izmaksas samazināt. Piemēram, Blackstone ienāk, paņem, nopērk principā tās daļas, kas ir obligacionāriem. Iespējams, ka viņas atpērk arī kaut ko no valdības, sastruktūrē to kompāniju un principā viņi nopārdod. Tas ir principā tāda veida biznesa modelis, ja vien, tu saskati perspektīvā, ka tāda Lufthansa vai KLM varētu, pieņemsim, pievienot šo kā savu reģionālo avio kompāniju ziemeļos. Ja tu saskati tādu iespēju... Varbūt to starposmu arī izlaiž. Varbūt ienāk pa taisno. Tādā ziņā to, ka pa taisno nopērk uzreiz lielais, kuram ir resurss un ja piemēram, Lufthansa var ITA Airways, vai tik lielu avio kompāniju ņemt iekšā. Es arī šobrīd nezinu, cik ir šī aktuālā situācija vai jautājumi par dzinēju pieejamību. Atceries, mēs tev iepriekš runājām to, ka tur Amerikā pat tas, kura bija tā kompānijas aizmirst nosaukumu, kurai pat dzinējus vienkārši ņēma nost, jo tā bija izdevīgāk nekā lidmašīnas pārbūvēt. Ja? Un ja vēl joprojām kaut kādā perspektīvā pārskatāmi tā ir, un šeit ir gan jau šīs lidmašīnas, gan priekš visa reģionālā, es domāju, ka priekš kāda Eiropas spēlētāja šīs salīdzinoši nelielās un efektīvās lidmašīnas varētu būt tīri labs gards kumos, un manuprāt ir izveidoti tā nav garantija, ka viss būs lieliski, nav garantija, ka viss izdosies. Bet, manuprāt, pēc šī vismaz man izskatās tas, ka ir izveidoti nosacījumi, kas varētu arī izdoties un pat gana jēdzīgi izdoties.
Kas man vēl? Es vēl, nu, zinu, mēs jau aiziesim garajā par šo, Jā, bet jā, manuprāt, droši pabeidz to tematu, jā. Kas man liekas, ir ļoti tāds, kas būtu jāizceļ, vai kas varbūt skatāms, ka ir mainītas šīs ambīcijas, ja mainīts ir uzstādījums, kas tad aviosabiedrībai būtu jādara. Ja iepriekš bija, ka jāvirzās uz šīm 100 lidmašīnām un tā līdzīgi, tad es neatrastu no galas tālākus plānus, bet tikai tas, ka šogad tiek plānots samazināt lidmašīnu skaitu, jo visticamāk ziemas sezonai nebūs pretī. Un kas ir svarīgi minēts, tas, ka bija kādā no rakstiem, vai kur no komentāriem, kad daļa šīs lidmašīnas atgriezīs atpakaļ leasing kompānijai un jautāts par to, vai nebūs kaut kādas līguma sankcijas vai vēl kaut kas. Es domāju, tas arī būs labs sarunu, teiksim tā, punkts, ko viņiem savā starpā runāt, jo arī tai pusē ir tā, ka, labi, jūs varat uzlikt mums sankcijas, bet mēs beidzam vienkārši eksistēt. Un jums nākamās lidmašīnas, jūs varat mums prasīt, ko gribat, bet mēs vienkārši no jums viņas neņemsim, ja? Jo nebūs par ko paņemt. Ja? Līdz ar to jautājums par to, būs sankcijas vai nebūs, un kādas, un par ko var vienoties, vai tajā punktā arī izmantot kaut kādus citus argumentus, es tiešām nezinu, bet tas nozīmē to, ka būs, vismaz pēc tā plāna, ka būtu mazāk lidmašīnas. Arī man vismaz patika, bija tas, ka ir uzlikts fokus tieši, ka Rīga ir galvenais, pārējais viss ir kaut kāda riņķi apkārt. Es domāju, šodien tāpēc viņi strateģiski izziņoja to maršrutu samazinājumu, bet es domāju, tas ir vienkārši tāds, maza daļiņa, ja tu samazini par trešdaļu lidmašīnu skaitu, tu nevari samazināt tikai dažus maršrutus, ja? Tur būs milzīgi griezieni uz sezonu. Šeit man ir jāpiemina atkal Latvijas televīzijas intervija ar CEO, ar Baltics CEO, kas man lika vispār uzdot diezgan daudz jautājumu. Pirmkārt, par to, ka tiks samazināts šis lidojuma tīkls. Tajā pašā laikā viņam uzdod jautājumu, vai no Tallinas un Viļņas jūs atteiksieties lidot. Viņš saka, nē, neatteiksimies. Mums Baltija joprojām ir home markets, Rīga būs centrs, tas saglabāsies, bet arī no Lietuvas un Igaunijas mēs joprojām lidosim. Tad man jautājums, kāds tīkls tieši samazināsies, uz kā rēķina. Nākamais punkts, viņš saka, samazināsies lidmašīnas līdz 36 vai cik tur, ja? Bet tajā pašā laikā vetlīzē dotās lidmašīnas nesamazināšoties. Tā viņš arī pateica. Un es tā kā uzdodam jautājumu, bet labi, bet uz kā rēķina tad? Tā kā tur ir tajā stāstā, man liekas, tāds arī bišķiņ tāds pretruns visā tajā plānā. Man tur būtu jautājums tieši ar zīmolu vilkt pāri un skatīties, tad cik un kā. Ja, es domāju, ka tur nav melns un balts, piemēram, tādā ziņā to, ka vai lidos no Tallinas un Viļņas, lidos. Vai lidos tik daudz, cik agrāk? Nē. Cik daudz mazāk lidos? Tas ir šis atvērtais jautājums, ko viņi ir izdomājuši un ko mēs vēl nezinām. Bet, manuprāt, mēs par tevi jau iepriekš ar šo runājām, ka tikpat labi varētu būt arī vienkārši tā, ka ir noliktas vēl vairāk reisi, un starp Viļņu un Rīgu, un Tallinu un Rīgu iet vēl vairāk vienas dienas ietvaros lidojumi, un lai no Rīgas lido pilnas lidmašīnas projām, ja? Un būs... Vēl saliekam dažādos laikos, lai viņiem vēl ir motivācija te pie viesnīcā pie Rīgas palikt pa nakti, jā, vai tur vēl kaut kā, vai citreiz ar mašīnu atbraukt un te kaut kur kaut ko iztērēt. Un tā mēs uztaisīsim. Vai arī šis ir pēdējā brīža, tāda, manuprāt, arī bija tāda interesanta pamošanās no Lietuvas puses. Varbūt arī tāpēc toreiz jau bija ziņās par to, ka Lietuva sāk gatavot plānus, kas notiktu, ja pēkšņi ar Baltics vairs nelidotu. Es domāju, ka tas nebija tīri tā vienkārši, varbūt, ka jau augstajos līmeņos bija sarunas, un tur ir pateikts to, ka, ja jūs nepiedalīsieties, situācija būs sekojoša. Ja? Un varbūt tāpēc arī šādi tiek spēlēts uz publiku. Un varbūt, ka pēkšņi arī kaut kas mainās, un varbūt, ka beigās tie akcionāri jaunie nav nemaz visi tikai kaut kāda liela korporācija, vēl kaut kas. Varbūt tas ir 2 vai 3 Baltijas valstis un kaut kāda Lufthansa vai vēl kaut kas cits. Un šāds te kaut kāds konsorcijs, kur to Baltiju kaut kādā mērā nodrošina. Es nezinu, visādos minējumos un domājot par pozitīviem scenārijiem un tam līdzīgi. Es par valstu līdzdalībām vairs vispār neesmu baigi tāds. Es kādreiz biju liels fans šim tematam, bet es vairs tam īsti kaut kā neticu. Man liekas, ka Latvija, Lietuva un Igaunija savā starpā neko tur nevar vairs vienoties. Tas ir izsmelts temats, man liekas. Redzēsim, jā, bet tad arī, manuprāt, būtu tīri attiecīgi tas, ka no tām valstīm vismaz noteikti nav tādi maršruti, kas varētu tikt apkalpot ar pilnu lidmašīnu no Rīgas, tad tos nav jēgas dublēt tajās valstīs, vai tur, kur var ienākt pavisam zemā cena kompānija, jā, tad
Rīga izmantot savas tās priekšrocības tieši tajos maršrutos, kur ir vislielākā salīdzinošā priekšrocība tāda izmēra lidmašīnai un uz attiecīgajiem attālumiem, to, ko atkal varbūt nevar citi ar lielākām lidmašīnām, ko viņi nevar aizpildīt. Bet, nu, labi, tur kaut kādus regulāros maršrutus visi tur var aizpildīt, jā, bet tad tiešām tam varētu kalpot Rīga, un tur es domāju, ka tur varētu būt šis stāsts. Bet atkal no šī obligacionāra skatu punkta, nu, vai šodien pirkt obligācijas, es arī iepriekš nepirku, un mēs te ko runājam, tad nav nekāda investīciju rekomendācija, bet, jā, nu, tas ir no laika gala, pati procentu likme nozīmē augsta riska ieguldījumu, un tā tas būtu arī jāskatās manā skatījumā. Bet labā ziņa tāda, ka mums ir vairāk informācija, un ir beidzot virzību uz priekšu. To biznesa plānu mēs ļoti sen gaidījām. Iepriekš laika bija runāšana riņķī apkārt. Šobrīd jau ir daudz vairāk konkrētības. Taisnība. Nu, paskatāmies, kas notiek ārpus mūsu valsts. Paskatāmies Amerikas tirgos, kas šajā nedēļā vispār kopumā ir noticis, ko tu esi pamanījis un kam būtu jāpievērš uzmanība tādam ikdienas investoram, kuram tomēr ļoti interesē, kas tajā portfelī notiek. Jā. Man liekas, viena no karstākajām ziņām, nu, viņa varbūt nav karsta tādā ziņā, ka tā nav kaut kāds breaking news, bet atceries, mēs jau iepriekš runājām par to, ka varētu potenciāli notikt kādā brīdī notikums, ka Tesla ar SpaceX varētu savienoties. Un Wall Street Journal, vai nu viņiem kāds ir pateicis, vai viņi paši ir baiguši rakuši dziļumā, viņi ir pētījuši, ka šajā te Elona Muska algas pakā, kas bija iepriekš pagājuši, ka tur plaši izķirzāta 1 triljonu, jā, manuprāt, šī maksimālā vērtība tur bija noteikta, un viņi ieskatījušies, tā teikt, dziļāk, es pieņemu, kāds viņiem vienkārši pateica, hei, bija atredzējuši to punktu, jā, kāpēc šis varētu notikt. Un tur ir tie vairāki punkti, ka jāsasniedz tur Mars, tur humanīdie roboti un vēl visādas lietas, un tirgus kapitalizācija, jeb uzņēmuma vērtība, bet tur esot tālāk viens punkts, kas esot rakstīts, ka šis algas pakotnes izpildīšanās nosacījumiem pietiek tikai ar daļēju punktu izpildi, ja kompānija tiek nopirkta. Un, attiecīgi, ja kompānija tiek nopirkta, Elonas Musks var saņemt savu atalgojumu paketi. Un tālāk vienkārši ir jautājums, ja, par to, par cik daudz, par kādu lielu summu varētu nopirkt šo Teslu. Un Teslā šobrīd, ja man atmiņa nebija, tad viņam tas balsu īpatsvars nebija nemaz tik liels, viņam tur laikam 20 ar kaut ko procenti bija, bet SpaceX viņam ir krietni lielāks īpatsvars, un ņemot vērā viņa šīs speciālās klases akcijas, kurām ir 10 reizes lielāks balsošanas spēks, un pieņemsim, ja SpaceX nopirktu Teslu par pašreizējo tirgus kapitalizāciju, tad kopējā uzņēmumā Elonam Muskam būtu 77% balstiesības. Un pat, ja notiktu tā, ka viņš gribētu maksimāli daudz kaut kā sevi atalgot, jā, tā kā pērk uzņēmumu, un lai būtu maksimāli liela viņam atdeve no šīm savām akcijām, tad pat, ja tur pirktu ar 100% prēmiju, ja pa 3 triljoniem ASV dolāru, tad tāpatās Elonam Muskam būtu 69% no balstiesībām. Un līdz ar to es šo pārskatoties, es tā kā secinu to, ka principā darījums būs. Darījums būs, te viss saliekas, tas ir viņiem personīgās interesēs un mērķos, saņemt lielu atalgojumu paketi, nav jāizpild uzstādīties šo te mērķi, jo to paredz šī te pakete, ka ja uzņēmumu nopērk, tad to var neizpildīt. Un viņam būtu super uzņēmums, tur mašīna, roboti, solārais, AI, space un viss pārējais, un varētu runāt par kosmosu un par visu, un milzīgi lielu konglomerātu. Un, jā, viņam tajā būtu tāds balsojuma īpatsvars, kur viņš vienkārši var darīt, ko viņš grib, un ar nevienu, tā teikt, nerēķināties. Bet jautājums, tad mazākumu vispār akcionāri, kam viņam vajag viņus, pēc būtības slēdz tad pasākumu ārā, samaksā visiem dāsnas. Es nezinu, Zini, kāpēc vajag mazākumu akcionārus? Nē, bet vajag, kāpēc uzņēmumam jābūt biržā? Tāpēc, ka šis uzņēmums apvienojoties kļūs ļoti liels pēc tirgus kapitalizācijas. Viņš būs iekšā lielajos akciju indeksos. Un pasīvajiem investoriem, gribi vai negribi, būs šī akcija jāpērk lielos īpatsvaros. Tas atkal ļaus iespēju. Tas ir taisnība. Elonam Muska draugiem, varbūt viņam pašam, es nezinu, vai viņam to vajag, bet draugiem un līdzgaitniekiem iziet ārā no pozīcijas, jo būs tie, kas nopērk. Es Ilona Maska vietā, es nezinu, vai es šo uzņēmumu, ja es apvienotu, vai es viņu turētu publisku.
Es nebūtu droši vien, ka ieinteresēts vairs caur tādā caurspīdīgumā, kā birža man to prasa un vispārējo. Priekš kam man to? Bet vai Bet, nu viņš ir labi, bijis tas ļoti jau. caurspīdīgs ar Teslu? Es nezinu. Viņš jau dara vienkārši, ko grib, tā varētu teikt. Un šis būtu vienkārši nākamais līmenis, kā darīt, ko grib. Jā. Un no privātā investora skatu punkta beigās ir tas, ka varbūt beigās privātam, ja es esmu aktīvais investors, varbūt tā ir iespēja. Tur būtu jāiziet vēlreiz cauri visiem tiem skaitļiem un jāmēģina saprast, kur kā potenciāli darījums varētu būt un kāda varētu būt šī darījuma vērtība. Un varbūt vienkārši tikai uz šī faktora dēļ ir iespējams kaut kāds cik procentu pieaugums Teslas akcijām. Tad vienalga neatkarīgi no rezultātiem ir vērts to pirkt. Katram pašam jāizveic tāda analīze un jānonāk pie šie secinājumi. Un otra lieta ir tāda, ka tie, kas ir pasīvie investori, jārēķinās to, ka varētu būt viena kompānija, kur ir bezmazliet lielākā tirgus kapitalizācija pasaulē, un ja vien esi pasīvais investors, tad viņa tev būs. Patīk vai nepatīk, bet viņa tev būs. Es pat īstenībā nevaru noformulēt, vai man patikt, vai man nepatikt. Tas gan. Jā, nē, tas ir tas, bet atkal te vienkārši savijās viss tas kopā, ka ir izveidot nosacījumi, lai varētu nopelnīt un attiecīgie Jo, spēlētāji. Jā. jo patiesībā šis arguments vienmēr par to, ka Ilons Masks ir viena persona ar tik ļoti lielu ietekmi pār tik daudz asetiem un tā tālāk, man, nu, tā viņa pastiprināsies, man liekas, vēl vairāk, un šis būs tiešām unikāls gadījums, man liekas, nu, varbūt ne pasaules vēsturē, es pieļauju, ka kaut kādiem tur Rockefelleriem un kam tur vēl, droši vien, ka piederēja vēl vairāks un plašāks tas nu, asset klases un biznesa virzienu un tā tālāk. Bet labi, nu, ko mēs varam zināt, nu, tādas impērijas nāk, viņas līdzīgi kā Roma ņem un vienkārši vienā brīdī sabrūk, sajūk, kas to lai zina. Un tad tu esi viens cilvēks aiz tā viss. Jā, Nu, bet te tā. ir tieši tā lieta, ka, ja tu esi pasīvais investors, tu gribot, negribot šajā Romas impērijā piedalīsies. Un tu piedalīsies arī pēc tam kritumā, ja tu esi kā pasīvais investors. Jā, tāpēc es domāju par to spēju, par to būšanu publiskajā tirgu. Nu, gala beigās, ja tu feilo kā uzņēmums, kurš nav publisks, tad feilo tikai lielais saimnieks un lielie investori, visticamāk, visas bankas un tā tālāk. Labi, nē, vispār jau taisnība tev ir, tik liels uzņēmums Bet droši vien klausies, tāpat arī atstās. uzņēmumam, lai kristu cenā, viņam nav jāfēlo, viņam nav jāiet bankrotā, viņam nav jābeidz eksistēt. Atceramies, Taisnība. tas mans piemērs, ko es visu laiku atsaucos, ir Cisco .com pīķī, kur viņš pēc tam nokrita, tur pēc neatceros, pa cik daudz procentiem, 90 vai cik. Un tas pat .com Nvidia Amazon jau un vēl arī. kaut kas. Kas tad? Nvidia jau arī. Nvidia Jā, jā, jau jā, arī jā, no tieši tā, tieši bija. tā. Tieši tā. Mm. Un tā kā Nu no labi, tāda kas ir skatu vēl punkta, noticis? Kas vēl noticis? Kaspar? vēl noticis ir tas, ka Gregs Ābels, jā, šis bezmaz vai reliģiski nozīmīgais tēls, man kaut kā vienmēr tas Ābels tad man asociējās uzreiz ar kaut ko No no šiem Bībeles. visiem motīviem. Un viņš ir veicis pirkumus, tad iepriekšējā ceturksnī ir gan šīs akciju pirkumi, gan viņi nopirka šo vienu būvniecības uzņēmumu. Un tā kā ir tas, kas ir interesanti, tas ir pirmais ceturksnis, kurā tad ir veikti, ir samazinājušies viņu šie treasuries, jeb drošo obligāciju turējumi pēdējo 4 gadu laikā. Tad līdz ar to šis ir tiešām zīmīgs pavērsiens, jo iepriekš viņi visu laiku krāja naudu. Mēs gaidām, ka būs krīze, gaidām, ka būs vai ne krīze, vai lētāk, vai iespējas. Tad tagad kaut kā tā nauda tiek likta lietā. Tā skaitā arī savu akciju atpirkšanai, bet ir kaut kādi darījumi veikti. Un interesanti ir tas, ka, lai kādi darījumi būtu, jā, viņš tur kaut kādus tos darījumus ir veicis, naudas līdzekļu apmērs ir samazinājies. Bet man interesantāk šajā visā kontekstā likās Michael Burry, kas bija arī šajā te The Big Short, jā, filmā un arī 8. gada krīzē. Tad viņš saka savā komentārā, ka viņa lielākās bailes par Berkshire Hathaway bija tad, kad Vorens Buffets atkāpās un ka viņa pēctecis būtu pārāk vecs un netik gudrs, kā
Vorens, un viņam nebūtu pacietības gaidīt nākamo lielo iespēju. Un, jo viņam ātri tās iespējas vajag, lai parādītu savu sniegumu un tam līdzīgi. Vorens bija gatavs gaidīt, viņš te cik daudz gadus gaidīja, viņš gandrīz neko nedarīja. Un tad, un šobrīd viņš saka, ka šis ir piepildījies, un viņa skatījumā pēc iepriekšējā piegājiena Berkshire Hathaway šobrīd nav vairs izskatāma kā investīciju objekts. Varbūt tā pārāk stingri saku, ja, bet viņš to vairs nesaredzētu, jo ir šie darījumi, bet tas neatbilst iepriekšējiem, kur viņi gaidīja šos labos brīžus. Redz kā, Tas interesants apšauba pretēji, jo novērtējums. to, ko mēs runājām, atceries iepriekš, mēs runājām par to, ka Vorens Buffets neatiet malā, un viņš it kā tur to roku uz pleca Gregam Ābelam un tam līdzīgi. Šis jau atkal varbūt iet tad pretrunā, bet, jā, droši vien, ka jebkurā gadījumā nākotnē ar šis uzņēmums būs jāskata no prizmas, ka tas ir kaut kas cits nekā Vorens Buffets. Bet atkal no tā skatu punkta, ka tik daudziem šis visu laiku ir bijis, visu laiku asociējās ar Berkshire Hathaway, ar šiem te principiem, bet cilvēki mainās arī uzņēmums, mainās arī investoru uztvere. Iespējams, kaut kādā mērā uzņēmums iepriekš ir baudījis cenas prēmiju, balstoties tieši uz pārvaldnieku. Un kā tas tiks uz priekšu skatīts, to mēs redzēsim tikai ar laiku. Bet es domāju, nevajadzētu paļauties tā, kā iepriekš. Es tiešām no daudziem investoriem iepriekš dzirdēju, tā kā, priekš kam kaut ko tur vajag skatīties, vienkārši iegūt Berkshire, un tur jau Buffets viss izdarīs. Viņš ir pierādījis, un viņš viss izdarīs. Tagad nevar teikt, ka Buffets neizdarīs, jo viņš vairs nav galvenais tur. Vai tev ir kāds komentārs par šo? Man liekas interesanti tā tēze, jo es vienmēr pievēršu uzmanību tam, ko Maikls Burijs saka. Es gan, jāsaka godīgi, arī ar šķipsniņu sāls tomēr skatos uz to, jo, zin kā, tas ir tā vienmēr, ir, ka tev kaut kas liels, labs izšauj, un tad viss pārējais, ko tu prognozē, tev, kā saka, nepiepildās. Un te jau, starp citu, starp mūsu skatītāju jautājumiem arī ir, ka baida ar krīzi, jau lielo korekciju jau kopš Covid laika, un dēļ tā personīgi noteikti neesmu ieguvis tik daudz, cik varēju tieši pārmēr drošības dēļ un sēdēšanu drošos aktīvos vai daļēji vispār esot naudā. 7, 8 gadu pastāvīgas krīzes gaidīšana, vai tas nav par ilgu? Un te jau arī, man liekas, Burijs arī ir tieši no tiem, kas, ir tas sludinātājs tūlīt, un tad parādās kaut kādi sociālie tīkli tūlīt, parādās mākslīgais intelekts tūlīt. Atsakot, tāda pastardienas solīšana ir aizgājusi tādā kā trendā, es to varētu. Starp citu, varbūt tu vari nokomentēt to, ko es pat no skatītāja nolasīju par to sēdēšanu drošos aktīvos 7, 8 gadus un iekosties un gaidīt krīzi. Man tieši šajā kontekstā arī bija viens Maikla Burija ieraksts. Es tikai tagad viņu uzreiz ātrumā nevaru atrast. Varbūt tas bija Twitterī vai kādā citā vietā. Un viņš bija ielicis, tā, kad jūs domājat, vai uzticēties mēdījiem vai nē, tad paskatieties šo atšķirību. Un viņš tā kā ielicis screenshots to, ko saka CNBC, saka to, ka Maikla Burija tur šorto indeksus un parāda 87. gada krīzi. Un tad ir blakus viņa patiesais ieraksts. Un jā, tajā ierakstā ir pieminēts, ka viņam pieaug bažas, ka tā varētu būt. Ir pieaugs šīs, nekas nav garantēts un tam līdzīgi. Viņš to dara daudzpusīgi ar niansēm. Viņš nesaka apgalvojoši, bet virsraksts mēdījā aiziet tas, kur ir, viņš saka, tagad būs. Un tad, es kā investors, kur lasīt, varētu domāt to, ka tagad tiešām nevar ieguldīt, ja jau šis tā saka. Bet viņš nepateica precīzi tā, viņam vēl ir daudz citu. Un kas ir vēl viena būtiska piezīme, ko es gribu teikt, ir tas, ka krīze vai ne krīze vai augstas valuācijas un kaut kas tā, par to tiek runāts, tas automātiski nenozīmē to, ka sēžam tikai drošībā. Jā, ir tādi cilvēki, kas ar drošību saprot to, ka cits saka, neieguldam, sēžam tikai naudā. Es tā nekad nedomāju. Es domāju to, ka vienkārši ir jāmeklē citi investīciju veidi vai instrumenti vai aktīvu klases, kur tajā pašā laikā ir augstāka varbūtība, ka tajā pašā laikā varētu nopelnīt. Es atsaucos uz piemēru to pašu, piemēram, pagājušo gadu. Es arī
kuras arī es visu laiku teicu to, ka indeks ir dārgi novērtētos līmeņos, bet tāpatās tie aug. Bet tajā pašā laikā nav tā, ka es sēdētu tikai naudas līdzekļos. Ja? Man Mhm. personīgā ieguldījuma portfeļi ir bijuši gan naudas līdzekļi, ir bijuši ieguldījumi dārgmetālu ieguvējos, nevis tieši dārgmetālos un vēl šādās tādās akcijās. Un es par pagājušā gada sniegumu nevaru sūdzēties. Vienkārši ir pilnīgi cits riska profils. Tādā ziņā to, ka cik daudz no portfeļa ir pakļauts kopējiem tirgus riskiem. Un par to ir runa. Nu, vismaz, ja to grib dzirdēt niansēti, detaļās un grib tam pievērst uzmanību. Ja gribās vienkārši tādu vienkāršu atbildi, nu tagad pirkt vai nepirkt, nav tik vienkārši. Nav vienkāršas atbildes, vai ne? Un līdz ar to, jā, tieši mēs laiku meklējam šīs te un dzirdam tikai šos te negatīvos. Jāsaprot arī tas, ka negatīvo daudz vairāk mēs arī paši uztveram. Mums arī tīri no dabas ir tendence to, ka, ja mēs ieraugam tur mazu mīļu vāverīti, mēs vienkārši pasmaidam, bet ja mēs vilku ieraugamvai dzirdam, vai iedomājamies, ka tur varētu būt vilks, nevis maza vāverīte, tad mēs skrienam kokos vai vēl sazin, ko daram. Un mēs vienkārši daudz vairāk šīs ziņas uztveram. Līdz ar to drīzāk beigās jāatgriežas pie tā, kāds ir mans šis ieguldījuma veids, kāda ir mana stratēģija, ko es daru, vai es gribu visu savu naudu ieguldīt tagad, vai es negribu tagad ieguldīt, varbūt es pa daļām ieguldu, varbūt citos aktīvos, varbūt es esmu šis aktīvais investors, ieguldu obligācijās. Tas mēs runājām iepriekšējās reizēs par daudziem variantiem. To, ko tas pats PIMCO bija devis kā piču, kur viņi saredz, ka ar diversificētu augstas kvalitātes obligāciju portfeli var 6-7% ienesīgumu potenciāli ieraudzīt kaut kādā laika periodā. Tas arī ir daudz, it īpaši tajā laikā, kad ir liels risks un tiem pašiem akciju globālajiem tirgiem, tas, ka viņi ir dārgi un piedzīvot kaut kādus kritumus. Līdz ar to tas būtu jāuztver tā, ja tev konkrēti saka, sēdi naudā. Tas ir viens ieteikums. Ja tev saka, tagad ir liels risks, vai drīzāk tā akciju tirgi ir konkrētie akciju tirgi ir dārgi un ir kaut kāds risks korekcijām, tas nozīmē to, ka ir jāmeklē citas iespējas. Tas automātiski nenozīmē sēdēt un nedarīt neko. Ok, labi, un te uzreiz klāt ir arī viņa otrs jautājums, kas varbūt ir saistīts kaut kādā ziņā ar to, kā tu saki, meklēt citas iespējas ieguldīt. Vai kripto hypes ir beidzies? Tas tāds ļoti... Bet varbūt tu no sākuma vari savu skatījumu iedot uz to. Mans viedoklis ir tāds, ka tas hypes būs atkarīgs no tā, kā valdības uzvedīsies. Un kā valdībām, es šeit domāju lielās valdības, jo redz, ka te bija, piemēram, tas ar Trumpu un ar USD, vispār ar coinu, jā, teiksim, viņi ļoti labi uztaisīja tādu portfeli, iezīmēja noteiktas kripto kaut kādas aktīvas klases, ar kurām, nu, tā kā viņi nosacīti uzticās un ar ko var treidot un tā tālāk un tā tālāk. Tātad tas deva kaut kādu garantiju. Tas neradīja hypu, bet tas deva vismaz kaut kādu garantiju. Tas, kas ir vajadzīgs šobrīd, lai nu, tas kripto aizietu nākamajā līmenī, būtu vēl kādas lielās valdības, kuras paziņot par, piemēram, to, ka viņas iekļauj savā tajā valūtu grozā vai kā viņi tur sauc, to lielo kripto aktīvus. Tātad, ja tas tā notiek, tad es teiktu, ka tas hypes iet vēl uz priekšu. Jo man liekas, ka viņš ir bišķi apstājies uz tā, ka ir tāds pieprasījums, piedāvājums, uz to viņi ir bišķi apstājušies. Es vairs neredzu arī nekur lielos traderus reklamējamies, jo parasti viņi grūda lielas naudas, stāstīja par to, cik ieguldījumi tur Ethereumā un kur tik vēlnēji būs tā vēl lielā nākamā, kā saka, loze, ja, un tā tālāk. Tagad viņi visi ir kaut kur apsīkuši, viņi visi ir pazuduši. Un man liekas, tas iemesls ir dēļ tā, ka lielās valdības ir, būsim godīgi, aizgriezušas muguru. Varbūt, ka Trumpa dēli paši uz kaut kā uz savu roku arī tur sitās, un tas Liberty Capital vai kādu viņš tur saucās, tas viņu veidojums, viņi tur kaut kā viņu naglo, bet es teikšu godīgi, nekas par viņiem nav dzirdēts tāds vairs, un man liekas, ka tas hypes ir lielā mērā tiešām atkarīgs no šī te valdību intereses par šiem aktīviem. Bet, es nezinu, tas ir tāds mans vērojums, es cik pasekoju ziņām līdzi. Jā, man gribētos mazliet
domāt, ka kaut kādā mērā hypes ir beidzies. Un tāpēc, ka kāda bija doma? Nu, viena ir šī, ja mēs runājam par tādām plašām kripto, vai nav bitcoins, ja, un blokķēde. Blokķēdi šo visu laiku nekas nav traucējis izmantot. Ņem un izmanto. Vienalga, kāda starpība, cik ir bitkoina vai ētera cena. Bitcoin un ētera cena ir atkarīga no tā, vai nākamais pircējs, tad vai nauda vairāk plūst iekšā, vai viņa neplūst iekšā. Neplūst, Un tagad viņi neplūst. Šajā kontekstā ir jāizceļ tas, ka es tūlīt padalīšos ar grafiku, bet, piemēram, viens gads, lai jau būtu viens gads, bet, piemēram, salīdzinot Bitcoinu un Nvidia, tad Nvidia ir plus 22%, Bitcoins ir mīnus 46%. Sandisk akcija ir plus 2800%, Bitcoins bija tie mīnus 40%. Ja? Tad, principā, man gribētu teikt, ka tie spēlētāji, kuri iet pēc, kur var nopelnīt, kur ātri var iet uz priekšu, tev ir bijis pietiekami ilgs laiks, ka te nenāk tie multiplikātori. Bet tas multiplikators, ar to domājot, te neiet interese par 8-10% ilgtermiņa vidējo ienesīgumu. Manuprāt, tā sajūta no daudziem kripto spekulantiem, pat nesaukt par investoriem, vienmēr ir bijusi tāda sajūta, ka te būtu iespēja izcelt lielo piķi. Tad tu redzēji to sākumu no 1000 vai no vēl mazāk dolāriem par vienu bitkoinu līdz 100 pār tūkstošiem, vai pat līdz 17, un pēc tam atkal līdz 3, un pēc tam līdz 100. Tā kā bija daudz reizinātāji, kur tu varēji nopelnīt un to savu dzīvi būtiski mainīt. Bet tagad tev gana ilgu laiku, viņš nekur neiet. Bet citas iespējas ir. Līdz ar to ātrā nauda, fiksā nauda, mēs vēl varētu atrast daudz citas akcijas. Tur Bloom Energy, Micron, Western Digital un Dell pat un vēl kaut kādas citas, kuras ir tur tādos apmēros pēdējā laikā augušas, ka ir bijis no šī, ja mēs savā starpā būtu šie aktīvie spekulanti, ar to domu tādu, ka es nopelnīšu tur daudz, tad mēs viens otram varētu tā kā, ko tur sēdi? Tur taču nekas nenotiek. Un tad tur tu tajā sēdi ar to veco ticību hoduli, ja? Jeb hold the door, ja? Un turi. Un es nesaku to, ka viņš nekad neaizies uz augšu, bet es domāju, ka šajā brīdī, ņemot vērā pašreizējo sniegumu, tā uzmanība ir aizgājusi citur un būs kaut kam tiešām lielam jānotiek lieliem pavērsieniem, jo kas vēl ir būtiski jāpiemina tas, ka lielie šķēršļi ieiešanai šajā aktīvu klasē ir noņemti. Visu laiku daļa no šī nākotnes potenciālā pieauguma bija par to, ka kad varēs ar futuriem tirgoties, tad gan pieaugs. Ja? Es atceros, ka tajā laikā bankā strādāju, atceros, ka sāka futurus tirgot, bija tādas prasības, ka futuriem vajadzēja likt lielāku maržu nekā paša futura vērtība. Tā kā pilnīgs sviests priekš future tirgus. Tagad tūlīt būs. Ja? Ar laiku vēl aizvien pieejamāk. Tagad jau daudzās platformās, daudzās aplikācijās tu vienkārši vari nopirkt bitkoinu vai ēteri, ir ETF, ir šī visa ekosistēma. Principā, ja to šobrīd gribas nopirkt, tev vairs nav nekādu šķēršļu. Tev nav jāiet caur sazinu kaut kurieni, jāmēģina, un tad jābaidās, ka tev uzhakos tavu maciņu. Bet ko tu saki, kas par... Nojaukt, jautājums, kur būs šī nākamā nauda, kas nāks iekšā un cels augšā, jo kopumā, ja viņi paši nav ienākumus ģenerējoši aktīvi, tad viņu vienīgais pieauguma šis te avots ir tas, ka nākamais nopērk dārgāk. Un tam vajag vairāk naudas. Te es gribēju tev pavaicāt, kas varētu potenciāli nopirkt dārgāk. Tās ir valdības. Ja kāda no valdībām izdomātu, ka tas būtu jādara, ko tu saki par šo hipotēzi? Ka es saskatu, ka hypes var atgriezties tad, ja šim instrumentam pieslēdzās valdības. Jā, bet jautājums ir, kādu mērķi valdības to dara, vai arī kāda konkrēta valdība grib apspēlēt citas valdības, lai viņa palielinātu savu aktīvu vērtību, lai izietu no parādus sloga, kamēr citi to vēl nav izdarījuši. Trumps visticamāk to darīja savu privātu interešu dēļ, bet pilnīgi iespējams, ka Francijas vai Ķīnas valdības varētu izdomāt kādas citas opcijas, kāpēc tas tiek darīts, un pieņemsim izziņot. Un tad tajā brīdī tas atkal paliek interesanti daudziem. Bet tas ir vienīgais, kā es redzu. Bet tas arī noteikti nebūs tas rebel kapitāls, ja tādā ziņā tas dumpinieciskais, to, ka mēs tur pret sistēmu un vēl kaut kas, ja sistēma tajā visā piedalās. Man liekas, ka tie jau ir, tie, kas ir pirkuši šitā pret sistēmu, viņi jau ir principā labi patērējušies un jau apmierinājuši savu, kā saka, interesi tajā visā tēmā.
Tā kā tas, Līdz ar tas to, nu ja tā. jāatbild beigās uz šo te, tad man šķiet, ka šobrīd ir mazliet beidzies. Es varu kļūdīties, Jā. viss var atgriezties nākotnē, bet salīdzinot ar to, kā tas bija agrāk, tad šobrīd viennozīmīgi nav tāds ne hype, ne aktivitāte, ne interese par šo visu jomu. Vismaz Jā. manā vērtējumā. Labi, dosimies uz Lietuvu, jo tur mūs gaida mūsu Baltijas akcija. Tā ir INVL, tātad vadošais Baltijas valstu aktīvu pārvaldības grupa, un skatāmies, cik interesanti ir šī akcija. Jā, es raidījuma sākumā nepieminēju to, ka nekas no tā, ko mēs šeit stāstam ar Kasparu, nav investīcija rekomendācija. Un, nu, tā kā izvērtējam katrs pats savus ieguldījumus un nebūtu ņemam vērā to, ko mēs te runājam, jo tas, ko mēs runājam, kā saka, var ir un būt tikai mūsu viedoklis un nekas cits, jo mēs neesam nekādā veidā nepietuvināti nekā citādi šiem uzņēmumiem. Tāpat ir jāsaka arī, ka pieminēto uzņēmumu akcijas var būt mūsu portfeļos. Lūk, tātad INVL es nekad neesmu īsti, es vienmēr viņu esmu saucis par Invaldu, un tad visi vienmēr zina, kas tas tāds ir. Invul ļoti stulbi izklausās latviešu mēlē kopumā, bet viņi īstenībā šobrīd ir tieši tā arī nosaukušies Invul, jo viņi līdz nesenam laikam bija zinām kā Invalda. Nu, viņas biržā kotēts, uzņēmums darbojas caur diviem galvenajiem segmentiem, tātad tā ir aktīva pārvaldība, kā jau es minēju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tie ir pensiju fondi, ieguldījumu fondi, arī alternatīvi ieguldījumi, tur iekšā ir privātais kapitāls, nu, var sakot, tāds vesels portfels. Un tad tas, kas ir, teiksim, tā portfeļa pārvaldība, un tas ir tas viņu arī maizīt un darbs. Kas ir vēl te jāmin? Jāmin tas, ka pagājušā gada revidētie rezultāti ir bijuši tādi, ka klientu pārvaldīto aktīvu kopējā vērtība ir pieaugusi ļoti labi, pa ceturto daļu, 26,4%, un līdz gada beigām, līdz 25. gada beigām sasniedza 2,1 miljārdu eiro apjomu. Un, ja mēs tā skatāmies, kas interesē datus noteikti investorus, tad ieņēmumu no klientu uzticēto aktīvu pārvaldības pagājušajā gadā viņiem bija 20,3 miljonu eiro, kas ir par 44% vairāk nekā 24. gadā. Tas ir ļoti pieklājīgi. Tiešām ļoti pieklājīgi, ņemot vērā vienalga kādus tirgus izmērus mēs runājam. Kas te vēl ir tāds interesants? Pagājušajā gadā kādi ir galvenie notikumi? Notikuši man te ir uzrādīts to var visu redzēt un izlasīt Nasdaq mājaslapā. Tā tad ir, par dividendēm es nerunāšu, to droši vien Kaspars pieminēs. Viņi ir piesaistījuši 410 miljonus eiro, kļūstot par ne tikai lielāko privātā kapitāla fondu Baltijā, bet arī vienu no lielākajiem Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Un viņi, protams, ļoti sadarbojas ar lielajām bankām, Eiropas Investīciju banku, ERABU un tā tālāk. Līdz ar to viņi bieži vien iet projektos iekšā kopā ar kaut kādām kopējām iniciatīvām. Tad viņi pagājušajā gadā izveidoja arī savu Defense Infrastructure Fund. To jau mēs pieminējām, man liekas, saistībā ar Merko Ehitus, arī viņi ir iekšā Rūdeninku poligonu infrastruktūras attīstībā tieši tāpat kā Invalda. Nu, lūk, un kopējais tātad grupas privātā kapitāla fondu kopējie ieņēmumi 25. gadā pārsniedza 1 miljārdu eiro ar EBITu 250 miljonu eiro apmērā un apmēram 9000 darbiniekiem gada beigās. Tā kā viņi ir, tas ir par visu portfeli runājot.
Tā, kas vēl te ir privātā parāda fonds, ir tāds Inval Bridge Finance, kas noslēdzis ir gada ar tīro aktīvu vērtību virs 50 miljoniem eiro un 9,2% gada atdevi investoriem. Tas ir investoriem, manuprāt, patīkams, kaut gan 9,2, nu, jā, vidēji varētu tā teikt. Pie kā tad viņi tur pieturēsies? Es domāju, ka te no visa tā, kas ir rakstīts preses relīzēs un ko var redzēt, viņi ir salikuši naudu tur, kur šobrīd nauda visvairāk arī tiek likta. Tā ir aizsardzība un tā tālāk. Un, nu, viņiem ir vēl, protams, 400 miljonu eiro brīva līdzekļi. Viņi skatās Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā, meklē iespējas gan privātā kapitāla, gan visādi mežu, zemes un citās jomās. Tas ir tas, ko viņi arī ir norādījuši savā stratēģijā. Nu tā, kopumā lielākais spēlētājs Baltijā, tā es viņu arī raksturotu. Un tā, kā ir klājies Inval akcijai? Jā, jautājums, kā ir klājies Inval akcijai, tad man no sākuma jāiesāk ar to, ka šo akciju analizēt ir diezgan grūti. Tādā ziņā, ka tā kā viņiem ir tik ļoti dažādi šie ienākuma avoti, tad viens, protams, būtu analizēt tekošos ienākumus. Ar tekošiem ienākumiem to var saprast, cik viņiem daudz līdzekļu ir pārvaldībā, attiecīgi to var parēģināt ar viņu šo vidēji svērto pārvaldīšanas maksu, un tad tas būs kaut kāds ienākumu apmērs, kas būs šis stabilais. Bet tālāk nāk visādas papildus lietas. Pieņemsim, viņiem pieder daļa Artejā bankai, attiecīgi viņi šo daļu arī iekļauj savos rezultātos, kā tad ir gājis attiecīgi Artejā bankai šajā periodā. Tad viņiem ir fondi, un šiem fondiem ir, piemēram, ik pa laikam visādi performance fee, jeb komisijas par rezultātu sasniegšanu. Tādā ziņā tu pārsniedz kaut kādu līmeni, un tev pienākas papildus komisija par šo labo pārvaldīšanu. Un tas šos rezultātus padara ļoti svārstīgus. Un tad kādā brīdī šķiet, ka, wow, ja tur neiedziļinies tajos visos punktos, un no kurienes kas nāca, un var sakrist tā, ka tev vairākus periodus pēc kārtas viņiem visu laiku nāca tās gan pārvērtēšanas, gan labie šie performance fee, un izstāsta, ka viņi kopumā baigo uzrāvienu taisni. Un nākamajā periodā ierauga tāds bāts, tur tikko bija 3 eiro ar kaut kas tur tekošo 12 mēnešu peļņu uz vienu akciju, un pēkšņi ir 1 eiro. Un kas notika? Vai viņiem tur krīze ir vai ko? Bet nē, iepriekš viņiem vienkārši bija ļoti labi periodi bijuši. Un līdz ar to man tad kopumā ir jāsaka, ka šajā akcijai vairāk ir tas, ka tad, kad tu esi pazīstams ar šo vadības komandu, kurš personīgi, ja, bet pietiekami daudz laika pavadījis, iepazīstot šo akciju, saproti viņu darbības principus, kā viņi iet uz priekšu, tad, īstenībā ir jāmēģina atrast tāds brīdis, kad viņi ir salīdzinoši normālā cenā, vai kā to varētu mēģināt noteikt, vai, piemēram, to, cik ir liels šis pārvaldāmo līdzekļu apmērs, cik viņš varētu būt uz priekšu, un pēc šī mēģināt kaut ko sarēķināt. Un tad vienkārši šajā stāstā piedalīties. Jo pēc šiem citiem rādītājiem, tātad PI un pēc peļņu uz vienu akciju pēdējos 12 mēnešos, vai tur price to book, vai vēl citiem, viņu tiešām ir grūti izanalizēt, jo visu laiku notiek šīs svārstības dažādo ienākumu dēļ. Ja jārunā par iepriekšējo sniegumu, tad īstenībā tā akcija izskatās diezgan labi. Es tūlīt padalīšos ar ekrānu. Un tas, ko mēs redzam, šeit man ir attēlots 5 gadu sniegums. Tātad 5 gados akcija ir izaugusi no 9 eiro līdz 28, un pa vidu ir maksātas arī dividendes. Un, ja mēs patinām vēl tālāku pagātni, tad, ja neskaita to, ka pirms krīzes bija arī 20 eiro par akciju, tad pēc krīzes vispār to akciju varēja nopirkt pa 1 ar kaut ko eiro. Un līdz šim brīdim tur ir ļoti, ļoti labs reizinātājs. Droši vien pielīdzināms daudziem ASV visādu akciju straujajiem kāpumiem. Un tas īstenībā būtu arī tāds salīdzinoši īsumā tas, ko varētu par šo akciju pateikt, ir no tāda skatu punkta arī viņa attiecīgi, ja mēs tos atvērsim dividendžu sadaļu, dividendes arī viņa attiecīgi maksā atkarībā no tā, vai viņiem ir šie līdzekļi. Ja mēs redzam, ir bijušas periodi, kad viņi dividendes vispār nemaksā, tad viņi izmaksā kaut kādas dividendes, atkal nemaksā, tad atkal mazākas, tad pēkšņi krietni lielākas. To mēs nevaram viņu izmantot kā tādu
stabilo dividendžu maksātāju, jo viņi vienkārši izmaksā tad, kad ir ko izmaksāt. Vai tad, kad viņi saredz, ka viņiem nav atbilstošu jaunu iespēju, kur līdzekļus tādā mērā ieguldīt, vai ir arī iespējams tas, ka lielie akcionāri vienkārši izdomājuši, ka viņiem šobrīd vajag savām citām vajadzībām naudu izmaksāt, tāpēc viņi izmaksā dividendi. Tas arī vienmēr jāpatur prātā, ka tāda varbūtība var būt. Un, Mhm. un, Man tev un līdz ar to jautājums, ja? Kaspar. Kamēr vēl mēs esam pie šī temata. Mazākuma akcionārs un Baltijas tirgus vai viņiem ir vispār vajadzība pēc šāda te instrumenta, ja viņi ikdienā no fondus pako kopā no lieliem starptautiskiem institucionāliem investoriem bez biržas starpniecības. Viņi to dara, nu tā kā klasiski kā fondus liek kopā, paraksta līgumus, tur droši vien 4-pusējus, 5-pusējus un fonds gatavs. Un nekādā veidā birža tur nav iesaistīta un nav arī pat pēc būtības viņi, nu, tie akcionāri visticamāk nepiedalās lēmumā par to, ka mēs tagad taisīsim jaunu, pieņemsim, investīciju fondu vai vēl kaut ko tādu. Nu, vai ne? Tā ir. Mazie akcionāri viennozīmīgi nepiedalās, bet tas, es domāju, drīzāk tad jau būtu jautājums, jebkurai akcijai vai ir vērts būt biržā, bet viņiem Nē, tad, ja es vācu kapitālu, ja man kapitāls ir svarīgs, tad man ir interesanti būt biržā, jo es vācu kapitālu, pieņemsim, esmu uzņēmums, lauksaimniecības, tur kaut kādas tehnikas vai kaut kas tam līdzīgs, es izlaižu tātad akciju laidienu, papildus vai kaut kā tam līdzīgi. Visi zina, ok, skaidrs, viņam ir vajadzīgs kapitāls attīstībai, es labi paskaidroju, man ir foršs roadshows, viss kārtībā un tā tālāk. Šajā gadījumā tas tā nenotiek. Šajā gadījumā, principā, es nopērku tikai bez maz tā kā peļņas dēļ. Es nezinu, kādā kontekstā viņiem ir nepieciešama birža. Es to kaut kā Es domāju, ka šeit nesaprotu. viennozīmīgi, ka birža ir nepieciešama gan reputācijas, gan redzamības, to, lai parādītu savu sniegumu ilgtermiņā. Tad šis ir noteikti milzīgs ieguvums. To, ka ir iespēja šajā visā procesā piedalīties, es domāju, nereti viņiem turīgie investori, kas ir viņu klienti, pasakā, varbūt es nevis tavu fondu pērku, bet es tavas akcijas nopērku, jo tu esi tik lielisks menedžers un tev tik labi sanāk. Un mēs redzam, tur veido jēgu to darīt, ja tā var teikt. Tas vēsturiskais sniegums, cik ir akcijas cena augusi, vēl pieskaitot klāt kaut kādas parētam dividendes. Un es domāju, ka šis ir faktors, kāpēc viņiem ir vērts būt arī tajā pašā laikā caur publisko akciju tirgu, tad arī var atalgot savējos top līmeņa darbiniekus caur akciju opciju programmām, kur viņiem ir Nu redzama varbūt, vērtība. jā. Tātad, Varbūt šie tas, jā. top, es pieņemu, ka tā kā tur darbinieku skaits vispār kopumā nav nemaz tik liels, ja viņiem rakstīt, ka pašā uzņēmumā ir 149 full-time, nu tā kā jeb finanšu gadā ir bijuši 149 darbinieki, ja tad droši vien, ka lielai daļai no tiem ir šis te opciju plāni opcijas, vai akcijas kaut kādā apmērā. Tad caur publisko tirgu tomēr tu to vērtību reāli redzi, nevis tev kaut kādā privātā uzņēmumā kaut kādas daļas ir, kur tu pat nezini, kā viņas teorētiski kaut kādā veidā vari pārdot. Un tajā pašā laikā viņiem ir arī fondi, kas tiek kotēti biržā. Tas tad nav, viņš kā pārvaldnieks tiek kotēts, bet viņiem ir šis INVL Real Estate fonds, viņiem ir INVL Farmland, jeb zemes fonds, viņiem ir arī tehnoloģiju fonds. Tad īstenībā ir arī defense. Jā, viņi arī vairākas emisijas emitē, kas nodrošina kapitālu, viņiem obligāciju emisijas, kas piesaista kapitālu viņu pārvaldītam, piemēram, enerģētikas fondam, un tad tur visādi Refi Blue un Refi Energy un viss kaut kas tam līdzīgs. Un līdz ar to es domāju, ka tā birža ir vajadzīga šo visu kopējo mērķu vārdā, arī lai ļautu iespēju citiem akcionāriem piedalīties šajā visā procesā, atspogļot viņu kopējo vērtību. Un tas tomēr arī prestižs ir. Kaut kādā mērā tas ir prestižs, to, ka tu esi liela, teiksim, tev ir ne tikai vienkārši liels aktīvu pārvaldnieks, bet arī esi liels biržas uzņēmums. Un es domāju, ka tas ir to visu faktoru kopums. Es šeit esmu pafilozofējis un pasapņojis, kā tas būtu bijis, ja, piemēram, tāds uzņēmums kā Baltkap, kas nodarbojas ar līdzīgām lietām, būtu bijis biržā, tajā brīdī, kad viņiem notika tas skandāls ar to naudas nospēlēšanu kazino.
kā akcija, kas notiktu. Vai tas nogāztos uzreiz, vai tas būtu, vai kāda būtu tā reakcija. Man tas kaut kā ļoti interesēti. Bet, nu, protams, tur nekādā veidā arī mēs nesaistam kopā. Vienkārši tā ir mana fantāzija. Kas notiktu ar tādu veidu lielu naudas pārvaldītāju un aktīvu pārvaldītāju akcijām, ja notiktu šāds skandāls. Ja tāds Tas skandāls tāds. notiktu, es domāju, ka notiktu šādi, tā kā notika ar Wirecard. To, ka bija liels pieaugums, vis kaut kādas šaubas, un tad vienā brīdī atklājās, ka tur viss ir slikti un gandrīz nekā nav, un bija mīnus 90%, cik tur pavisam īsā laikā, un ka tur vairs gandrīz nekas nebija palicis Šis ir pāri. skaists, Bet piemēram, atkal, pareizi, es ļoti īstenībā nezinu, kā labi tur ir, norēģēji. šis ir vienkārši fantāzija, ja? Tā kā tu teici fantāzija, Jā. šī ir mana fantāzija, es nezinu, kuri līdzekļi tur kā, kas tur beigās ir, vai pats uzņēmums eksistē, neeksistē, man nav ne jausmas, es neesmu šim sekojis līdzi, es nekādā Jā. veidā tur neesmu bijis iesaistīts, es nezinu, varbūt tur beigās pašam uzņēmumam nav nemaz, bet es īstenībā nezinu, tiešām nezinu. Nu, jā. Šīs ir mūsu fantāzijas, jā, par to. Jā. Nav nekādā veidā saistīts ar Invalu, tā kā to neņemiet Viennozīmīgi, jā. vērā. Labi, pēdējās 5 minūtes pavisam ātri es tev, Kaspar, gribu izstāstīt vienu stāstu, ko man pastāstīja Ieva Tetere no SEB bankas. Viņa stāstīja par to, ka ir tāda lieta Zviedrijā, kur īpaši pašvaldībās, un tur, cik es sapratu no viņas, ka arī SEB banka tur ir iesaistījusies kaut kādā ziņā, ka tiek bagātie cilvēki var pirkt tā saucamās sociālās obligācijas. Sociālā obligācija, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lielā slimnīca, kaut kāda reģionālā slimnīca vāc naudu kaut kādai vienai iniciatīvai. Un tātad viņi no bagātiem cilvēkiem, piemēram, savāc kopā 20 miljonus kronu. Par šiem 20 miljoniem kronu viņi var pārbaudīt, pieņemsim, vīriešus 40 gadu vecumā tur vai 40 plus uz sirds un asinsvadu, teiksim, slimībā. Viņi ņem viņus vienkārši tur 2 gadu laikā pa tiem 20 miljoniem pārbaudi. Un tā kā slimnīca tiek finansēta no valsts iedod, valstī nav tā kā Latvijā, ka mums katru gadu piešķir slimnīcai. Tur ir tās 5 gadu vai vairāk gadu programmas, un viņi piešķir uz ilgākiem termiņiem. Tātad tev jau ir garantēti, teiksim, miljoni, kurus tev piešķirs. Uz tā iemesla, ka samazinās sirds un asinsvadu slimību pacientu skaits nākamo 2 gadu laikā, jo viņi visi ir diagnosticēti un laiks par viņiem ir parūpējusies veselības sistēma. Viņi ietaupa lielu naudas daudzumu, kuru viņi var izmaksāt atpakaļ kā kuponu obligacionāriem, un paši arī vēl, kā saka, palikt pie labas budžeta daļas. Viņi ir tādā veidā, ko viņi dara, viņi piesaista naudu, izveic kampaņu un atdod ar peļņu noteiktu atpakaļ tiem, kas šo naudu aizdeva, plus viņi ir izārstējuši sabiedrību. Un es palasīju, kas tās sociālās ietekmes obligācijas tādas ir un tā tālāk, un izrādās, ka visur Eiropā, vispār Eiropas Savienība kopumā viņas tā kā instrumentu atzīst, ka tāds tas ir. Es nezinu, vai es kaut kā tādā investētu, bet kāds tavs skatījums? Droši vien, ka tajā parasti investīcijas nonāk tad, kad jau tu esi tajā līmenī, kad tu domā par citām problēmām. Nevis par savu turīgumu audzēšanu un vairošanu. Tad, kad tu piemēram, pirmajā paaudzē esi nopelnījis ļoti lielu naudu, un tu nonāc lielajā dzīves pārdomās, ko tad vispār tā nauda nozīmē, vai tu esi otrās vai trešās paaudzes naudas apsaimniekotājs, kurš grib nest atpakaļ to vērtību un tam līdzīgi. Varbūt tagad pārspīlē, bet man ir grūti iedomāties, kur tu nāc no salīdzinoši no nekā un tiecies kaut ko daudz sasniegt. Starp citu, viena tēma, ko mēs šodien neapskatījāmies, bija par to, cik viena versija par to, cik tad īstenībā naudas vērtība daudz zaudē katru gadu un cik vajadzētu nopelnīt katru gadu investīcijām, lai varētu būt, tā teikt, pa nulēm. Un tādā kontekstā šīs arī sociālās, es pieņemu, obligācijas, jā, ar saviem ienesīgumiem tur netur neko līdzi, jā. Līdz ar to tas ir daļēji kaut kāds tā kā, Tu atbalsta mehānisms. Sociāli, jā. Tas jau lokālajā sabiedrībā,
Jā, Nu, kā saka, kā mecenāts, droši vien tur Valenbergi un kaut kādi viņu tur jā. tuvākie radinieki ir par šito droši vien ļoti lielā un stāvā sajūsmā. Nu, forši. Teiksim Nu, tā, es par šitādi to vēl tēma. nedomāju. Es domāju, ka arī mana un tava auditorija lielākā daļa par šādām lietām vēl nedomā, vairāk koncentrēs uz to pirmo daļu, kā sarūpēt to turību savai un nākamajām paudzēm. Jā. Es arī pieļauju, ka Latvijā tāda varbūt uz vienas rokas pirkstiem var būt saskaitāms cilvēku skaits. Jā. Labi, lai nu kā pēc nedēļas mēs atkal tiekamies. Šoreiz viss. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atā! Visu labu!